Mežaparks. Jau vairāk kā 100 gadus šī gleznainā Rīgas apkaime iemieso mierpilnu, augstvērtīgu dzīvesveidu. Iedvesmojoties no šejienes vēsturiskā un dabas mantojuma, nu pat ir sākts nozīmīgākais tā paplašinājuma projekts Mežaparka rezidences. Rīgas centram tuvākajā Mežaparka daļā jau līkumo jaunas, bruģētas un izgaismotas ielas. Teritorijas plānojums un apzaļumošanas koncepcija sasaucas ar senā Mežaparka zaļās oāzes auru. Tā ir šī projekta lielākā veiksme. Pat laban pieredzējuši arhitekti projektē vairākus 10 dažādu ēku, katram gruntsgabalam atšķirīgu, un pirmās Mežaparka rezidences jau ceļ. Projekta attīstītājs ir Sija Domus. Mežaparks tiešām ir viens no tiem, kur attīstītājs mērķtiecīgi ir sācis darīt pareizā secībā. Kad sāk stādīt kokus ātrāk pirms mājas. Tas ir jādara uzreiz, jau tie, kas grib kaut ko jēdzīgi dabūt galā, viņiem ir jāsāk ar to, ka viņiem jāizveido vide. Un tā koku stādīšana ir viens no veidiem, kā to var izdarīt. Tas prasa laiku, tāpēc daudz koku ir iestādīti jau ļoti lieli. Salīdzinot priekš Rīgas, es nezinu nevienu projektu, kur būtu iestādīti 8, 9 pat 10 metrīgi koki un vairākos desmitos. Tas ir ļoti labs precedents tādai ārtelpas un ainavas veidošanai. Šeit koki jau tagad met ēnu, mēs stāvam tikko iestādīt koku ēnā. Mežaparka ainavai ir raksturīgi lieli koki un kāpu reliefs. Tāpēc arī pirmās Mežaparka ielas ezerkrasta paugurotajā mežā tika veidotas līkumotas ar pietāti pret dabu. Mežaparka rezidences dara tāpat. Ir rūpīgi apsekoti un saglabāti vairāk kā 500 veco koku, un jaunās ielas vijas ap tiem. Starp gruntsgabaliem veidotie uzbērumi padarīs intīmākus māju pagalmus un vairos dabas klātbūtnes sajūtu. Pat apjomīgajam zemes valnim gar Gustava Zemgala gatvi nav tikai praktiska funkcija aizturēt skaņu. Te radis sākumu pārdomāti stādīts piemājas mežs. Un tas bija viens no tiem mūsu konceptu arī pamatpunktiem, mēģināt to reliefu, kas patiesībā diezgan gluds, mēģināt viņu kaut kā drusciņu pagrūstīt, lai radītu tādu drusku vecajam Mežaparkam līdzīgu sajūtu. Šī faktiski vienu zaļu zonu, ko var izmantot dažādām sporta aktivitātēm. Tur ir tāda grantēta taka visā garumā, tātad tur mēs varam staigāt, skriet, ar riteni braukt, un es domāju, tas ir liels ieguvums. Pēc kaut kāda zināma laika tie jaunie stādījumi, kas šeit ir, viņi apaugs, un mēs iegūsim tādu pavisam dabisku to sajūtu, it kā te vienmēr tā būtu bijis. Tā jaunā zaļuma sistēma tajā visā rajonā bāzēta uz vecās zaļās struktūras pamata. Un līdz ar to mēs varam saprast, kāpēc tie ceļi un tās ielas ir veidojušās tieši tādā veidā, kā viņas ir. Viņas zināmā veidā ir sekojušas un rūpējušās par to, lai tie vecie puduri paliktu saglabāti, iekļautos iekšā. Un tās ielas tā kā viņiem drusku sekotu, tā kā respektētu to viņu esamību. Vēl viens tālredzīgs paņēmiens, kas radīs Mežaparka īpašo auru un vērtību, te nekad nav būvētas tipveida mājas. Katrs iemītnieks ir bijusi personība, tāpēc arī katra māja veidota kā personība, atšķirīga no citām. Tādas būs arī Mežaparka rezidences. Vienošanās ar attīstītāju jau pašā sākumā bija tāda, ka jāmēģina izveidot sistēmu, kas ļauj dabiski tai vietai attīstīties tā kā vecajā Mežaparkā. Tur nav vienāda māja, tāpēc, ka tur nav varbūt tās vien un tie paši arhitekti strādājuši. Mums jāietaisa sistēma jau pašā sākumā, lai būtu iespējams un kā nosacījums, ka tās mājas taisa dažādi cilvēki. Tas ir viens no faktoriem, kas dod to sajūtu, ka tā ir īpaša vieta. Katrs ir individuāls darinājums, ka viņam nav līdzinieku. Jā, šis ir tas zemes gabals, un viņam ir tāda veidekļa forma, kas mums īstenībā palīdz veidot dviņu mājas. Viņš ir viens no retiem, uz kur ir lielāki esošie koki. Piemēram, šī priedīte, vai nav skaista. Un mums tieši gar viņu šeit sanāk iebrauktu, šeit būs vārtiņi. Un šeit būs viena no tām mājām, kas domāta izbūvēt, un tieši šeit būs vārtiņi. Šeit būs vārtiņi. Pieaicināto arhitektu individuālais rokraksts veidos dažādu arhitektūras stilu apvienojumu vienu vietu, un jaunie iemītnieki varēs izvēlēties savam dzīves stilam piemērotāko mājokli.
Meža parka rezidencēs būs villas un dvīņu villas, būs rindu mājas un mastāvu dzīvokļu mājas, dažādiem cilvēkiem, dažādām vajadzībām. Jā, mēs esam plānojuši, lai šeit visi tie materiāli pielietotie un viss būtu gana vienkāršs un gana noturīgs, lai tā būtu tāda laba māja, kas kalpo cilvēkiem, lai cilvēkiem nav jākalpo tajā mājā. Taupīgas mājas, bet reizē ar labu komfortu, tas ir gudri, tas ir moderni. Tā māja atbilst principā visiem ilgspējības tādiem kritērijiem, kas šobrīd tiek izvirzīti. Pats galvenais. Šiem arhitektiem jau ir ilgadēja pieredze ar spilgtiem projektiem Meža parka vēsturiskajos kvartālos. Viņi zina Meža parka drēbi. Mēs atrodamies Meža parkā Siguldas prospektā, un šī te nav mājas rekonstrukcija, kā man visi arī arhitektūras apskatnieki un redaktori prasījuši, kurā gadā ir būvēts tas jaunbūves projekts. Projekts tapa 2003. gadā. To varētu nosaukt par tādām atpazīstamām, saprotamām fasādēm, un kaut kas no šīs te ēkas arhitektūras droši vien būs redzams arī tajā jaunajā Meža parka projektā un tajās mājās, pie kurām mēs strādājam šobrīd. Interesanti šī māja sanāk pusceļā no jaunā Meža parka līdz manām mājām. Es tieši tepat dažu simt metru attālumā dzīvoju, un vēl pārsimt metru attālumā ir jaunais Meža parks. Un man ir tāda laime veidot un palīdzēt radīt vidi tiešā savā tuvumā, vietā, kur es esmu iemīlējis no agras bērnības un kur es pats dzīvoju. Un tas ir ļoti personīgi Meža parks priekš manī. Interesanti sajūta. Iela jau ir, ēkas vēl nav. Nedaudz atsauc atmiņā senās bildes, kas ir skatīts par Meža parku, kur tāpatās ir Meža parks vecā daļa, kur ir vēl bez priedēm, kur ir tikko uzcelts ēkas, un cilvēki laimīgi sēž uz sliekšņiem. Vai ja man kontā būtu 100 miljoni, es miljonu samaksātu, lai manā teritorijā ir tāds koks. Visa mana ģimene, bērni un viņu bērni var dzīvot kopā ar šo koku. Šis koks var palikt pat dzimtas centru, un tas ir Rīgā. Tā ir īpaša iespēja būt ļoti tuvu dabai. Tas ir Meža parks. Tā ir Meža parka tāda priekšrocība, iespēja, šī mežonīgā un civilizētā tāda satikšanās. Ja runa ir par Meža parku un dzīves kvalitāti, tad taču, ka Meža parks un dzīves kvalitāte tās ir tādas ekvivalentas lietas. Tad tu esi ļoti tuvu centram. Jā. Tas faktiski tu vari 10 minūtēs aizbraukt vai ar riteni, vai ar mašīnu, vai ar tramvaju. Tu esi faktiski ļoti zaļā vidē. Te ir kluss, te ir skaisti, te ir riņķī laba arhitektūra un sakarā ar to Meža parku novietojumu nav daudz transporta. Mēs tā ņemam tīri racionāli, te visas tās komponentes, ko var nosaukt attiecībā pret jebkuru zemes gabalu, par kur iet runa vai Rīgā vai pasaulē, tad šeit ir visa tāda liela plusu zīme. Tā aura, jeb tā vēsturiskā atmiņa par to vietu, viņa jau joprojām dzīvo. Un tas nav tikai tā plānojuma dēļ, droši vien, bet tas ir arī tās sabiedrības dēļ, kas tur bija. Tie bija kultūras cilvēki, tie bija ģenerāļi, tie bija dakteri, tie bija arhitekti varbūt. Un tādi cilvēki, kuriem ir kaut kāda nozīme sabiedrībā, kur dod lielu labumu sabiedrībai. Droši vien, ka tas kaut kā ir palicis atmiņā, un cilvēki to vietu uztver kā tādu vietu ar lielu tādu vērtību. Liela vērtība, tā ir arī liela atbildība. Gan pret īpašo šejienes dabu un pilsētvidi, gan pret ikvienu cilvēku, kas jau drīz te īstenos savu sapni par jaunām mājām. Meža parka rezidences ir izsmalcinātā Meža parka seno tradīciju cienīgs turpinājums.